Un tagad iedomājieties to vācu mednieku pedantismu, kurš paņēmis ir tornīti, uzlicis to uz riteņiem un velk uz mežu un noliek tur, kur vajag, un aizvelk viņu projām. Tas ir tā kā, man ir tāda sajūta, ka tā ir tā kā vasarnīca, kur tu vari pārvākties uz dzīvi, ka tev viss ir apriebies. Pabraukā kaut kur aizved. Es pieņemu, ka tas ir ļoti labi vietām, kur nevar uzlikt kaut kādus šitos, te kā viņi sauc, standarta statīvos torņus. Vai, ka tev tik liels medību platības, ka tu, piemēram, uz Bauri aizbrauc uz vienu pļavu vienu dienu, uz otru pļavu vienu dienu. Bet, varbūt mēģinām uzkāpt augšā apstīties. Mēs varam tur ieiet iekšā. Redz, mums jau medībām diennakts tumšajā laikā vajag tos 2,5 jēziņu. Tie arī var uzņemt neķītas firmas, un neviens briedis neko neredzēs. Neķītas filmas. Protams, normāls latviešu mednieks pateiks, kāda eža pēc man tas viss ir vajadzīgs. Es pats varu no 4 dēļiem uzsist sev normālu kanceli. Bet ja jūs to visu gribat darīt ar glancīti, laikam nenormāli glancīti, tad te viss ir aptaisīts, apšūts ar materiāls ļoti sintētisks, bet nenormāli slāpēs iekšā skaņa. Principā tur, man liekas, var operu dziedāt un neviens tev nedzirdēs. Tad tev paliek slikti, tu tur nokrīti, tu kliedzi sauc palīgā, neviens tev nedzirdēs. Bet te ir galdiņš, tur tiešām arī tā skaņa ir tādas. Iekāpšu iekšā. Mēģināšu pabļaut. Iekāpšu iekšā un jūs dzirdēsiet, kā mainās. Man liekas, varēs just, kā mikrofonā mainās skaņa. Es ceru, ka suns neaizies ar to visu. Jā. Te reāli sēdi un vāri kafiju, slēdz drošinātāju, telefonu, klakšķini, klaviatūru. Te ir galdiņi, kur atsēsties, rokas uzlikt, attaisīt visu vaļā un ciet. Te ir pat gulta, tu vari nolikt, tā kā man liekas, ka matraci nolikt sānos, rete, var pačučēt. Es saku tad, kad jums apriebjās viss reāli uz šitādu te, jūs varat atbraukt uz mežu, noparkoties, gulēt, vērot dzīvniekus, uzlikt sev plītiņu, cept omleti, darīt, ko jūs gribat. Nekas te nesitās, nekas te negrab, nekas nebrakšķ, kusties. Es pieņemu, varētu ziemā arī silti būt, tā kā es negribu prasīt, cik tas maksā. Un tad vēl beigās, pilnai laimei, tu vari uzkāpt vēl augšā, un te ir arī grīdi tādi, ka tu neslīd un nenogāzīsies. Un tur vēl ir, tā kā stends. Dzīvo šeit, tu vari dzīvot šeit un medīt tur. Un tad tev arī būs. Un te vēl ir klāt dīrātava. Tu vari pakarināt dzīvnieku un apstrādāt. Nepērciet māju laukos, nopērciet šitādu te. Un jebkurā vietā savās medību platībās ievelc iekšā, noliec dzīvo nedēļu. Izgudrot tikai kā dušu uztaisīt pie ezera. Brauc pacopē, dzīvo te. Es tikai nezinu, kā Latvijā šitādus pa ceļu. Es tik nezinu, kā Latvijā ar šitiem pa ceļiem būtu braukāt. Policijai būtu brīnumi. Bet tas ir tā kā traileri, kur laikam viņi nolaiž lejā, šņikt un brauc. Es varētu arī pārvākties uz dzīvi tādā.